Čau visiem! Šoreiz būs kārtējs video par verandas būvniecību. Tas ir viss vasaras garumā krājies. Visādi darbi, papildus darbi bija, un tāpēc tā nevarēja visu uzreiz sadarīt. Naudas arī nevar uz visām pusēm izšķaidīt, ir tik, cik viņas ir. Jādzīvo arī. Šajā video redzēsiet, kā tur es ārdarbs darbojos. Tur otro kārtu armēšanas līmi jau liku. Viss šitās te iekškrāsošanas grīdu noflīzēju. Un, protams, arī tagad saliku siltumu, palaidu šodien pirmo reizi apkuri priekšnamam. Šeit var redzēt, ka iet caurulis siltai grīdai. Augšējā daļa ir siltā, apakšējā ir atpakaļejošā. Es bišķītiņ savādāk izdarīju. Labi, šitenīgā tas dekoratīvais vāks nost. Tur nezinu, ja oriģināli plīs nost. Es izdarīju šādā veidā. Un viss strādā, nekādas problēmas nav. Ja jums kaut kā vāciņš nolēc, tas nenozīmē, ka viss ir beigts. Kā šitā ar savilcēm uztaisīja. Smuki nav, bet neviens neredz neko. Otrs, izmantoju, šitas ir nāca man radiatoriem. Tas regulējamais, kurā to, kas saka, to skrūvīt, kas saka, rokturīt tur skrūvē, vai siltāk vai mazāk. Un viņš arī dara siltai grīdai. Jo man priekš viena speciāli pirkt, tur viņš kaut kādā 150 eiro maksā. Priekš kā man tas ir vajadzīgs? Vai ka man briesmīgi jāredz, kā tā kustība ir? Atpakaļiešana. Kur ir 10 rindas, viss ir kārtībā, bet šitā nav vajadzības. Protams, arī regulē viss datoriņš, un izmanto, viss strādā, un nav nekādas problēmas. Viņš krietni lētāk maksā. Jā, tagad bišķītiņi uzlikt lielāku temperatūru, lai būtu 12 grādi. Kamēr tā grīda vēl ir augsta, viņai jāiziet cauri. Tāda pavēsa. Te arī tāda interesanta padarīšana būs. Reku ir šitā te vate ar foliju, kas domāts apkurei. Es likšu griestos. Tikai tamdēļ, ka te ir tā saules sistēma, viss tā padarīšana, elektrība, viss kaut kas var gadīties. Tā kā būs tā kā aizsardzība. Jā, te ir redzēt siltājā grīdē, kas iet, apkuri, visi ūdeņi. Tā. Ja jums patiks šāda veida saturs, liekam laiku. Ja neesat abonējuši, abonējam. Un gaidām nākamos video. Sāksim likt otro kārtu līmjavu. Armējamo javu virsū, lai veidojas normālais biezmiņš. Tagad sāku siltināšanas darbus. Kaut ko bišķi ir iecēlis. Tie būs jāliek tur spraugās mazajās. Tā. Aptuveni 25 cm būs siltinājums. Šajā gadījumā pagaidām es nolikšu 10 cm. Pēc tam piepirkšu vēl un sakārtošu līdz galam. Labi, turpinam. Paņēmu fuksīti un pārsādīju uz pusēm. Man tieši arī vajag 60 ceņi. Un tad liekam viss iekšā. Un tagad veicam apdari durvju ailai, siltinam, 30 mm plāksne. Visi riņķi, un tad pēc tam līmēs virsū reģipsi. Labi, procesu nerādīšu, ko tur rādīt, vienkārši tā arī man te pabišķi viss notiek. Labi, turpinam. Putuplasts ir pielīmēts, un tagad jāliek virsū reģipsis. Protams, šī gadījumā bišķi atkal nepreiz iztaisīja, nepārlaida pāri. Tagad būs vairāk jāpačakarējas, bet tas nekas. Labi, liekam virsū reģipsi. Iesākšu paktelēt. Protams, vēl tā malā jāpabeidz. Un tad jānoslīpē. Tu vēl vienreiz jānogruntē. Un tu varēsi beidzot sākt visu krāsot. Visi stūri jau ir sagatavoti. No akrila nostrādāts. Kaut kā tā. Sāksim krāsošanas darbus griestiem. Protams, rullīts ar visu. Rokturi pagarinātājs.
paņēmu sadalīju bingo 10 krāsu, priekš griestiem vairāk matētas. Es ceru, ka būs normāli. Nevajadzētu nekādiem brīnumiem rasties. Priekš viss stūrus apiesim. Ap viņu rotiņu nokrāsosim. Nedaudz ir aprāvis, un tagad es ņemšu šādā veidā krāsošu. Tā, aplīmēju logu ailes, durvis, vēl logas, vēl durvis. Jāturpina krāsot, es jau esmu iesācis krāsot stūrīšus. Lēni gāzīt. Tā turpinam. Nu, flīzēju grīdu, izvēlējos sarežģītāko variantu. Ar līkām flīzēm tik galā, bet izskatās krietni smukāk nekā parastās flīzes. Darbiņš ir ko cīnīties, te vēl lai viss kalst, tad, kad viņas bija līkas, tad tagad forši neķerās. Vienīgā nelēma, ka bišķi galvos, sevišķi, ka tas īsies, es viņu nevaru izliekt, iztaisnot. Bet tur kaut kāda pusmilimetra staigāšana, nu tā kā nav tik traki. Turpinām darboties. Pabeidz arī šeit flīzēt. Protams, vēl neesmu tur, kur ir saldētava. Sakaltīs tas, novākšu saldētavu, pabraukšu šido pušu un salikšu to līdz galam. Protams, arī būs palodzes jāpieliek un kālīsts viss riņķī.